Vidējais 3 istabu dzīvoklis Rīgā, не центрā, 250 000 jaunajā mājā. Ja. Как я лично поняла, некоторые депутаты Сейма, возможно, немного оторваны от народа и от среднестатистического жителя Латвии. 250 000 tā ir elitāra māja vai elitārs dzīvoklis Rīgā. Saima nav balsošanas mašīna. За погодой слежу, за партиями нет. Потому что очень много неясностей. Šīs grupas, viņas acīm redzot, nejūt, ka Saima uzrunā viņu tēmas, viņu svarīgos jautājumus. Iespējams, ka viens cilvēks nē, bet ja mēs to darīsim kopā, tad noteikti. В Латвии почти 2 миллиона жителей, а в Сейме 100 депутатов. Теоретически, каждый из них представляет почти 20 000 человек. И именно они принимают решения, которые касаются каждого из нас. Это программа «Кейс», и сегодня мы попытаемся разобраться, похожи ли эти 100 человек на тех, кого они представляют. А как думаете вы? Напишите в комментариях. Спасибо всем тем, кто регулярно смотрит наши видео, ставит лайки. Нам это очень приятно, и это помогает нам продвигаться в соцсетях. Когда мы выбираем депутатов, мы голосуем не только за партии и программы. Мы рассчитываем, что парламент будет понимать проблемы самых разных людей – молодых и пожилых, женщин и мужчин, предпринимателей и работников, жителей городов и регионов. Но насколько латвийский Сейм похож на общество, интересы которого он представляет? Ведущий исследователь аналитического центра «Провидус» Лига Стафецка решила найти ответ на этот вопрос. В своем исследовании она сравнила состав Сейма с составом латвийского общества по возрасту, полу, образованию, профессии и другим показателям. Pirmkārt, jāsaka tas, ka Saima nav balsošanas mašīna. Tie nav roboti, kas strādā Saimā. Tie ir dzīvi cilvēki, kuriem katram ir sava pieredze, zināšanas, teiksim, profesionālais, tas karjeras stāsts, ģimenes apstākļi. Un šie visiem aspektiem ir diezgan liela nozīme tajā, cik labi, teiksim, tas ievēlētais Saimas deputāts saprot savu vēlētāju. Un tāpēc bija svarīgi paskatīties, kas tad īsti ir tas Saimas sastāvs no tāda, no tā sociālā aspekta, vai šie cilvēki vairāk nāk no tādām šaurām, ļoti augsti izglītotām profesionālām grupām, vai tas sastāvs ir pietiekami daudzveidīgs, jo skaidrs, ka mums nevajag Saimu, kura mums ir 1-1 ar sabiedrību. Tas nav iespējams nevienā valstī, bet parasti šie cilvēki, kas ir motivēti nākt politikā, viņi pārstāv kaut kādas zināmas sabiedrības grupas, viņiem ir labākas zināšanas un tam līdzīgi. Un mēs gribējām paskatīties, cik lielā mērā Saimas sastāvs ir tuvu vai tālu no tā Latvijas sabiedrības portretā. Но прежде чем сравнивать Сейм с латвийским обществом, исследователь обращается к данным СКДС, которые показывают, как сами жители Латвии оценивают свое влияние на власть. Почти 77% опрошенных согласились с утверждением, что такие люди, как они, никак не влияют на то, что делает Сейм и правительство. А вот как случайные прохожие на улицах Риги ответили на вопрос, могут ли жители Латвии повлиять на решения, которые принимают депутаты Сейма. Balsojot, piedaloties demonstrācijās, klusot tam. Iespējams, ka viens cilvēks nē, bet ja mēs to darīsim kopā, tad noteikti. Я думаю, что в данный момент могли бы, потому что очень много неясностей. Protams, ka var. Jā, tāpēc jābalso. Vajadzētu viņiem tā darīt. Bet kā jūs tā realitāti domājat? Es domāju, laikam ir pretēji. Puses. Ziniet, es atceros vienu vīrieti, kas braukāja ar riteni pa visu Latviju, un es viņu satiku kaut kur Latgalē. Un viņš runāja ar cilvēkiem, ar tādiem parastiem cilvēkiem kā es. Un pēc tam es viņu redzēju, ka viņš gribēja būt par deputātu. Par tādu cilvēku es, protams, nobalsotu, jo viņš tieši zina, kas ir Latvijā, kas notiek Latvijā ar cilvēkiem. Viens ir tas, ja mēs vienkārši kādam politiķam ļoti neusticamies, mums viņš nepatīk, mēs viņu kritizējam un tam līdzīgi. Tā ir tāda īstermiņa neapmierinātība. Bet šie dati parāda, ka cilvēkiem kopumā ir ļoti zema ticamība, ka viņi vispār var kaut ko ietekmēt politikā. Un šādā ziņā no demokrātijas puses skatoties, tas ir diezgan tāda bīstama lieta, jo
cilvēkiem ir sajūta, ka viņam nav tādas iespējas neko vairs savā dzīvē vai Latvijas nākotnē daudz ietekmēt. Un šis rādītājs, viņš nav īpaši labvēlīgs Latvijas politikai, jo vienkārši mums veidos ļoti liela cilvēku grupa, kuri ir apātiski, un viņiem šķiet, ka viņu rokās nav neko mainīt. В парламенте только 5 депутатов младше 30 лет, а больше всего представлены люди в возрасте от 51 до 60 лет. Медианный возраст депутатов – 48 лет. В Латвии этот показатель составляет 44 года. Vai jūs iesiet balsot Saeimas vēlēšanas šogad? Nē, Kāpēc? nezinu. Vai jūs vispār sekojat līdzi kādai politiskai partijai vai vienkārši Saeimas deputātu darbībai? Nē, Nekur. Ne соцtīklos, nekur. nē. Bet kāpēc? Скажите, вы пойдете голосовать в этом году за Сейм? Нет. Почему? Нет вайба. А вы следите вообще за какими-то политическими партиями, за их работой? За погодой слежу, за партиями нет. Политикой вы не интересуетесь? Нет. А как вы думаете вообще в целом? Mājām привет передать. Man šogad palika 18, tāpēc šogad es balsoju, jā. Kā jūsuprāt, tādu cilvēku viedoklis kā jūs var ietekmēt lēmumu pieņemšana valdībā vai Saeimā? Es domāju, ka jā, tāpēc, ka mūsdienās, jaunieši ir tie, kas ir nākotne, un es domāju, ka tieši mūsu viedoklis ir vissvarīgākais, un es domāju, ka noteikti, ja lielākā daļa dara tieši tāpat kā es un iet vēlēšanās, tad es domāju, ka noteikti arī mūsu viedoklis var ietekmēt, jā. Голосуете ли вы на выборах? Нет. Почему? Я тут уже давно не живу и как-то не слежу за политикой местной. Как вам кажется, такие люди, как вы, могут повлиять на решение в правительстве или в Сейме? Я считаю, что да. Каким образом? Если все такие люди, как я, соберутся вместе и проголосуют, тогда точно смогут. Mēs redzam, ka Saeimā ir salīdzinoši maz pārstāvēti jaunieši, salīdzinoši maz pārstāvēti cilvēki ar zemākiem ienākumiem, un šie cilvēki arī ir tie, kas nenāk uz vēlēšanām lielākoties. Un tas mūsu viens no secinājumiem bija, ka šīs grupas, viņas acīm redzot, nejūt, ka Saeima uzrunā viņu tēmas, viņu svarīgos jautājumus, un tad viņiem liekas, kāda jēga iet uz vēlēšanām. Un tad darbojas šis tāds neizbēgamais aplis, kurā es neeju uz vēlēšanām, tāpēc, ka man liekas, ka es tur neko nevaru ietekmēt, un Saeima savukārt redz, ka šī grupa viņu redzeslokā nonāk salīdzinoši maz, un atkal šīs problēmas nenonāk Saeimas darba kārtībā, un atkal no jauna mēs redzam, ka cilvēki redz, ka Saeima nerisina, cilvēku ar zemiem ienākumiem vajadzības, man nav vērts iet uz Saeimu. Un Saeimā tiešām arī šī grupa ir salīdzinoši maz redzama. Mēs redzam, ka nevienlīdzības rādītāji pieaug. Viņi nemainās būtiski. Mums ir ļoti augsta ienākuma nevienlīdzība, un šie rādītāji jau gadiem ir tādi. Iespējams, ka viens no iemesliem ir tas, ka mums šī grupa ir ļoti maz dzirdama un maz redzama. Un tāpēc arī, tiem Saeimas deputātiem, kuri nepārstāv šo sabiedrības grupu, nav tā, ka viņi nesaprot. Viņi redz rādītājus, kas parāda, ka ienākumu nevienlīdzība, vispār nabadzības problēma Latvijā ir liela, bet viņiem iespējams šis jautājums, viņu prioritātēs nenonāk tādā pietiekami steidzamā pozīcijā. Viņi vairāk risina citus jautājumus, vai viņi nepiešķir tam tik lielu steidzamību, jo vienkārši viņi mazāk saprot šīs grupas vajadzības. Около 55% населения Латвии – женщины, но в парламенте ситуация другая. Там женщин неполная треть. При этом проблема не только в том, что их меньше. В некоторых партиях женщин просто ставят ниже в предвыборных списках. Es pavisam nesen runāju ar visu šīm Saeimas vēlēšanām pieteikto partiju līderiem par to, kā viņi īsteno šo sarakstu veidošanas procesu un kā partijās tiek veidoti kandidātu saraksti. Un es domāju, ka tā lielākā problēma, ar ko tiešām var teikt visas partijas saskarās, ir tas, ka ir maza
potenciālo kandidātu interese. Un faktiski, ka ja sievietes izrādītu vēlmi kandidēt, tad dzimums nebūtu tas izšķirošais faktors, kas ietekmētu un kas tā kā liktu mazāk izvēlēties viņas. Nē, es domāju, ka partijas būtu ļoti atvērtas arī un ir ļoti atvērtas sievietēm, un šeit tāda dzimuma diskriminācija nekāda nav vērojama. Bet kur ir vērojama, un līdz ar to varbūt, ka kaut kādā mērā izvēloties pirmos numurus sarakstā, varbūt, ka tas tad arī ietekmē partijas, proti, ka vēlētāji vairāk svītro sievietes, tā liecina pētījumi, nekā vīriešus. Jo bieži vien tiek saistīts, ka vīrietis tas jau ir tāds nopietnāks, tas jau tāds vairāk izskatās pēc politiķa nekā sieviete, un sievietei jau vairāk tur tie bērni un māja un viss kaut kas cits jādara, un tāpēc ir tāda tendence, ka tieši paši vēlētāji vairāk izsvītro sievietes no kandidātu sarakstiem, un iespējams, ka tas nedaudz kādai partijai liek arī aizdomāties, teiksim, par šo te sieviešu, vīriešu proporciju, bet katrā gadījumā no partijas perspektīvas tā Latvijā nav tāda, kaut kāda aktuāla problēma vai tiešām apzināta diskриминация. Ну что ж, посмотрим. Выборы в 14-й Сейм, 2022 год. Новое единство. Первый номер от всех регионов мужчины. Возьмем, например, Русский союз Латвии. Здесь женщина есть первая в списке. ЗЗС, тоже мужчины, первые номера. Tautas kalpi Латвии, мужчины. Суверена Варе, здесь женщин много в списках. Крistīgi Progresīva партия, здесь тоже есть женщина. Saskaņa есть женщина. И в Stabilitāti тоже есть женщина первым номером. Tautas varas spēks, Валентин, Янис, Юрис, Владислав. Нету женщин. Vienoti Латвия есть женщины. Национальное объединение есть женщины. Латвия первая вета тоже есть женщина. Консервативная есть женщина. И у Катрам un Katrai. А у прогрессивных есть. Attīstībai par есть. Apvienība Latvijai есть. Apvienotais saraksts. Нет женщины первой. И политическая партия Республика тоже нет женщин первого номера. Pieļauju, ka parasti ir tā, ka sievietēm bieži vien ir vairāk to pienākumu, teiksim, viņām ir gan darba dzīve, gan privātā dzīve, vairāk par ģimeni, par bērniem jārūpējas, un bieži vien jau, politika būšana, tīpaši, ja mēs, piemēram, skatāmies tur pašvaldību līmenī, tad tā ir vēl papildus aktivitāte, tas nav pamatdarbs, tā bieži vien ir tā kā vēl blakus aktivitāte, un iespējams, ka nav pat tik daudz, tā laika īsti, lai visu to, ka sieviete tā kā neizvēlas, tāpēc, ka iespējams patiešām tam varbūt nepietiek laika. Еще один факт, который очень сильно отличает депутатов от латвийского общества – уровень образования. Из 100 депутатов 90 имеют высшее образование. В стране же высшее образование есть примерно у 30% населения. Что еще характерно для латвийской политики? Политика в Латвии часто становится профессией. Исследование показывает, 26% – это профессиональные политики, и еще 52% уже раньше работали в политике или около нее. Получается, что 80% депутатов прошли по уже существующей политической траектории. То есть в Сейм приходят бывшие директора, руководители, чиновники. А вот рабочие, продавцы, медсестры, сотрудники обслуживания почти отсутствуют. Es domāju, ka nav labi, ja cilvēkam nav nekāda sava, ja viņš ir tikai tā kā politiķis, viņš ir pabeidzis kaut kur augstskolu, viņš nekur citur nav strādājis un uzreiz ir kļuvis par deputātu. Tad liekas, ka iespējams, ka viņa izpratne par jebkādu dzīves realitāti
ir tāda ierobežota, bet es teiktu, ka tātad tas jautājums ir tāds no vairākām šķautnēm, ka jebkurā gadījumā politikā tu pamazām pazaudē to savu pamatspecialitāti, ja tu esi, piemēram, parlamentā, bet ka risks varbūt ir tad, ja cilvēkam patiešām nav nekā cita viņa dzīvē, kā tikai būšana par deputātu. Bet redziet, šādu cilvēku jau ievēl sabiedrība. Viņš jau nekā citādāk nekļūst par deputātu, kā ar mūsu balsīm, ar mūsu krustiņiem vai mīnusiņiem. Tad, ja mēs redzam, ka šis cilvēks ir atraucs no realitātes un īsti neko nesaprot, tad tā ir mūsu atkal iespēja nākamajā Saeimā neļaut šādam cilvēkam турпинать savu политическую карьеру. А есть другой тип политиков. Иногда для того, чтобы стать депутатом Сейма, достаточно просто вступить в партию и начать записывать видео на телефон. Es domāju, ka jā, mēs šobrīd virzamies uz tādu TikTok politiku lielā mērā. Un tas nav, protams, tikai Latvijas situācija, bet arī daudz kur, teiksim, Rietuma Eiropā, arī Amerikā. Ja mēs redzam, ka šī tā klikbaitu politika, kurā mēs katrs esam sev žurnālists, mēs nākam ar tādiem ļoti drosmīgiem paziņojumiem vai rupjiem izteicieniem, un tad mēs iegūstam daudz lielāku redzamību. Tā redzamība ir kļuvusi par labāko valūtu šobrīd, lai iekļūtu politikā, nevis idejas, nevis tas, ko es piedāvāju, kas ir tas, kā es šo ideju gribu īstenot dzīvē, bet tieši tas, tā mana atpazīstamība, mana redzamība ir lielākā politiskā valūta. Un tāpēc šobrīd, teiksim, es to nosauktu par tādu, to TikTok politiku, tā dominē pār to, ka arī vēlētāji ir kaut kādā mērā nedaudz noguruši no tā, ka mums tā politika ir bijis lēna, ka nespēja pieņemt lēmumus, un viņiem šis tīri labi patīk, ka politiķi ir tādi šaumeni tipa politiķi, pat neprasot tālāk, vai viņiem ir kāds piedāvājums. Еще одна интересная тенденция – так называемый лифтовый механизм. Очень многие депутаты Сейма, прежде чем стать таковыми, сначала работают в Думе. Получается, что Дума самоуправления – это своеобразная школа для будущих депутатов Сейма. Politikā tas lifts ir svarīgs, ka mēs nevis vienkārši ienākam no ielas. Mums ir tomēr kaut kādām prasmēm jābūt, lai pieņemtu likumus, lai izvērtētu dažādus dokumentus, lai spētu lasīt šos diezgan sarežģītos dokumentus, iedziļinātos dažādās jomās. Un tas, ka tam politiķim ir šī pašvaldības pieredze, ir labi. Un viņi arī labi zina, ko nozīmē dažādi spēja, cik ātri var pieņemt lēmumus, cik sarežģīti tur, ka te var būt dažādas partiju nostājas un tam līdzīgi. Tas drīzāk ir pat labi, ka šie deputāti nāk jau ar kaut kādu uzkrātu lēnām to karjeru šādā veidā ir būvējuši. Varbūt tajā salīdzinājumā ar liftu, tas atkal mēs atgriežamies pie jautājuma, nevis, ka lifts ir problēma, bet problēma ir, kurš līdz tam liftam atnāk vai ne. Vai tie atkal ir tikai tāda šaura grupa ar cilvēkiem, kuriem ir tikai tāds ļoti specifiskas prasmes, piemēram, viņi ir strādājuši tikai valsts pārvaldē, vai ne. Tad atkal uzņēmēju intereses viņi tik labi nesapratīs, vai ne. Viņi nesapratīs, kā tas ir maksāt visus šos nodokļus, cik tas sarežģīti, dažādas administratīvās prasības, viņiem vienkārši tās problēmas nav tik labi pazīstams. Un atkal, ja viņi nāk no uzņēmēja vides, viņiem šķitīs, ka viss ir svarīgs notiek par uzņēmējiem, bet mazāk prioritāte būs tiem sociālajiem jautājumiem, vai ne? Tāpēc es teiktu, ka tā atbilde ir par to, kas atnāk uz to liftu. Ja mēs skatāmies atkal tā no pasaules prakses un no politikas teorijas, tad saka, ka šis ir ļoti labs ceļš. Patiesībā tas ir pareizs ceļš, ka cilvēks sāk politisko karjeru no nosacīt tā kā zemākā līmeņa, no pašvaldības līmeņa, iemācās to, kā funkcionē tātad valsts tā kā reģionāli, un pēc tam virzās uz augšu, uz parlamentāro līmeni. А закончить этот выпуск я бы хотела, как всегда, личной историей, как я лично поняла, про то, что некоторые депутаты Сейма, возможно, немного оторваны от народа и от среднестатистического жителя Латвии. Комиссия Сейма, 23 год, обсуждалась возможная поддержка жителей Латвии, у которых есть ипотечный кредит.
автор инициативы говорил, что 250 тысяч, то есть это основная сумма долга, это очень много. Достаточно помогать тем, кто взял кредит на 100 тысяч, потому что 250 тысяч – это уже элитная недвижимость, и люди, которые могут себе ее позволить, в принципе, могут себе позволить и платить кредит. И вот какой диалог состоялся между автором инициативы о том, что жителям Латвии с ипотечным кредитом нужна поддержка, и главой бюджетной комиссии. Man, protams, būtu jautājums par tiem 250 tūkstošiem. Tā ir ļoti liela summa, un vidējais kredītņēmējs tādu summu vienkārši nav ņēmis. Tie varētu būt 100 tūkstoši. Un tā būtu laba ekonomika gan valstī, gan pārējiem. Ja mēs ierobežotu līdz 100 tūkstošiem. Jo 250 tūkstoši tā ir elitāra māja vai elitārs dzīvoklis Rīgā. Un cilvēkiem, kas ņem tādu kredītu, naudas ir pietiekami daudz. Tas, tad, kad mēs, es nezinu tagad cenas, bet septembrī, kad mēs skatījāmies, vidējais 3 istabu dzīvoklis Rīgā, ne centrā, 250 tūkstoši jaunajā mājā. Ja? Tā kā tas ir vienkārši, tad mēs pārējām tikai uz purciem. Es nezinu tādas cenas. Manā mājā, jaunā mājā cena dzīvoklim 3 istabu ir 120-30 tūkstoši. Kurā pilsētā? Rīga. Pārstāvā jau kredīti viss ir izsniegti Rīgā. Jā. Tā kā tas arī ir viens no motivētājiem šādai summai. Bet mēs esam iepazinušies ar pieredzi citās valstīs, kur šāds atbalsts ir. Tur dzīvokļu vai kvadrātmetru cena ir līdzīga un atbalsts ir 250, 300 tūkstoši un tā tālāk šī robeža atbalstam. Ja? Līdz ar to es neredzu pamatu ierobežot mūsu cilvēku atbalstu pretstatā pret citu Eiropas valstu pilsoņiem. Tā, paldies par jūsu repliku un kolēģi, tad mēs slēdzam šī jautājuma izskatīšanu. Возможно, именно из таких мелочей и складывается ощущение, что иногда политики и обычные люди говорят на разных языках. А чувствуете ли вы, что депутаты Сейма представляют ваши интересы, а вы можете влиять на процессы, которые происходят в политике и обществе? Напишите в комментариях. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.